Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā, kas ir uzsācies 2007. gadā un turpināsies līdz 2013. gadam, valsts kancelēja sadarbojas ar pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī sociālajiem partneriem, kas ir Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība un Latvijas darbdevēju konfederācija, lai Eiropas Savienības finansējumu varētu investēt pārvaldes procesu pilnveidošanā, nevalstisko organizāciju stiprināšanā un sociālā dialoga norisē. Tiek īstenoti jau 167 projekti, kurus realizē šīs nevalstiskās organizācijas, sociālajie partneri un pārvaldes iestādes, lai to īstenošanas rezultāts būtu ar labvēlīgu ietekmi katram valsts iedzīvotājam. Kas ir īpaši svarīgi taisni operatīvajiem darbiniekiem, jo katrs mūsu lēmums un darbības tātad tieši var ietekmēt cilvēku dzīvību. Šī projekta ietvaros tapa koncepcija, kādam jāizskatās klientu apkalpošanas centram, kādas ir šīs nepieciešamās prasības. Vispārējais mērķis padarīt pārvaldi efektīvāku, pilsoņiem, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām daudz pieejamāku un arī attiecīgo budžetu daudz taupošāku. Mēs rīkojām arī apmācības par projektu rakstīšanu, par līdzekļu piesaisti, par informācijas meklēšanu, izmantojot internetu. Mums izdevās piesaistīt tiešām profesionālu speciālistu komandu, par kuru pēc tam, veicot projektu izvērtēšanu, visi dalībnieki bija priecīgi. Šobrīd darbojas 5 reģionālajie koordinātori, kas līdz šim arotbiedrību savienībā nebija tā praktizēts. Šo projektu rezultātā mēs vēlamies panākt, lai likumi, kas regulē mūsu procesus valstī, būtu saprotamāki, vienkāršāki, lai iedzīvotājiem būtu jāpatērē mazāk laika šo likumu izpratnē un arī prasību īstenošanā, un lai būtu jāpatērē arī mazāks finanšu resursus kā valstī, pašvaldībai, tā arī katram iedzīvotājam, kas kārto formalitātes saskarē ar valsti.